Čau, mani draugi un abonētāji! Šodien ar jums esmu es, Misters Kristers, un šodien es filmēju video, kur es pārbaudu mīfus, un šodien ar mani ir Elisa. Sasveicinies! Ai! Elisa, ne pie operatora tik tuvu! Man tagad bišķi grūti, es labāk neteikšu. Tagad mēs pārbaudīsim, bišķi tuvāk vajag. Mēs pārbaudīsim pirmo mīfu kartē Big House, kur mēs, Elisa beidz. Ko tu tur dari? Mēs pārbaudīsim mīfu, ka aiz sfēras ir piparkūku vīriņš un eglīte. Es tagad uzlikšu mašīnu kā operators, es kontrolēju operatoru, es tulītās uzlikšu kaut kādu mašīnu, un es operatoru tur iesidēšu. Elisa, pagaidi. Nāc uz šito mašīnu. Es braukšu ar šo. Es skrienu. Elisa, brauc atpakaļ. Kāpēc? Cenšos. Un mēs tagad ar Elisu brauksim, ar Angriju Rūsteru brauksim uz vienu vietu. Tā. Es braucu, un mēs brauksim aiz kartes, un Elisa it kā tur atrada vēl kaut ko jaunu. Lec nost! Redzi? Kur es pazudu? Elisa! Es pazudu no otra telefona. Lidu augšu. Lūdzu, piedodiet, draugi, es bišķi te kaut ko nepareizi izdarīju, un tā, es tagad skrienu atpakaļ, un tā kā operators es to neredzu, es tagad gribēju parādīt, tūlīt es būšu atnācis, cik tas ilgi vēl būs, man vajadzēs pilnīgi uz pauzi likt, tā izskatās. Lai gan ne, es jau atnācu, ko nespiežas, ar šito telefonu tik grūti kontrolēt. Tā, operators nāk atpakaļ. Tā, Elisa, skaties, mēs atradām ar tevi cirku kaut kādu šausmas, cik tas ir grūti kontrolēt no diviem telefoniem. Man tagad jāskrien ar kameru, apturēšu. Un tā es atnācu. Un mēs atradām šitādu te cirku dīvaini, Elisa, neblēņojies. Tas esmu es, ja kas. Mēs tagad... Šitam cirkam ir pinīvais galva. Vai mums ir iekšā? Es tagad ar šito te ieiešu, un tagad es nostāšos šeit kā operators un nākšu ar citu telefonu. Elisa, nemētā operatoru, lūdzu. Elisa, nāc atpakaļ. Reku, mēs esam atnākuši. Kāpēc es tik dīvaini izskatos? Mēs te īsti neko tādu neredzam. Bet tas ir šitajā te kartē. Saprati, operatori. Un mēs te īsti neko tādu baigi neredzam, tāpēc ejam uz nākamo mīfu. Reku, mēs esam nākamajā mīfā, kur mēs atradām šitādu te eglīti un piparkūku cilvēciņu. Un šitās te lietas pat var pakustināt. Un piparkūku cilvēciņu arī var. Viņš var dejot un viņu šitā darīt. Tas ir ļoti interesanti. Un tagad mēs varētu iet uz nākamo mīfu. Reku, mēs esam uz nākamā mīfa pie mēnesi. Kā jūs domājat, īsti nekā tāda baigi nav? Ko tu tur pazaudēji, Elisa? Un skatieties, kad mēs pielidojam tuvāk. Elisa, nesaki vēl. Cik vēl ilgi var lidot? Es jau drīz būšu. Man vajag pilnīgi lidmašīnu ņemt, lai varētu tur aizlidot. Es tiku. Var redzēt, ka mēnesis. Skatieties, ir plakans, viņš ir 2D bildīte. Reku, to var redzēt. Un mēs ejam uz nākamo mīfu. Mēs esam uz nākamās kartes lava, un nākamais mīfs ir tāds, ka, ja lavā noliks dīvānu, viņā apsēdīsies, vispār nekas nenotiks. Es pilnīgi varu šito dīvānu nolikt, kur viņš ir tikai. Rekā, un tagad mēs viņu liekam zemu. Ai, es nezināju, ka to notiek. Un skatieties, es sēžu lavā uz dīvāna un vispār ar mani nekas nenotiek.
Reku apsēdās arī Elisa, un reku mēs sēžam tādi smieklīgi. Ejam uz nākamo mīfu. Nākamais mīfs ir tāds, ka tā zeme, ja pie viņas tikai pietuvosies, viņa tikai attālināsies. Nākamais mīfs. Reku mēs ar jautro Elisu esam uz nākamās kartes, kur viņa cenšas uzkāpt. Mēs tagad, nākamais mīfs ir tāds, ka uz šīs kartes ir tāda tā kā slepena mašīna. Jūs jau viņu redzat šeit, viņa tur stāvis, pie viņas pielidošu. Un no viņas ir viens interesants mīfs. Tātad, ja viņā iesēžas, tādas mašīnu veikalā nevar dabūt. Pat ja viņā iesēžas, nevar dabūt. Ja viņā iesēžas, viņa met šitādas te oliņas, un tās oliņas nekad neuzsprāgs, pat ja uz viņām uzkāps. Elisa, nāc pamēģini apsēsties. Labi. Sēdi. Bet es arī gribu sprādzināt. Oi, tas bija netīšām. Es arī gribu pamēģināt. Tagad Elisa iesēdās mašīnā un viņa mēģinās ar viņu darīties. Nu dari taču. Tās oliņas nesprākst. Pat jau ziņām uzkāpju. Izbeidz. Tagad mēs ejam uz nākamo mīfu. Mēs esam nākamajā kartē, kur ir ļoti daudz mīfu. Un pirmais mīfs, kurš man ienācās acīs, ir tāds. Elisa, nāc skaties. Mīfs ir tāds, ka ja iekāpi tur, Elisa kāp tur, redzēsi, kas būs. Nu kāp. Tad tur aizvērsies šitāda lietiņa. Un ja viņu izdzēsīs, un ja kāds viņā uzkāps, tad tas parādīsies inventārā. Un te ir rakstīts, Melvins bija šeit. Un te vēl ir tāds cilvēciņš no mēmītes par chicken gunu. Nākamais mīfs ir apmēram tur, es tur neiešu, jo es tur jau biju, lai paņemtu lietiņas, un es tagad uzlikšu šito, kā to sauca, kameru. Un redzēsiet, kas tur ir. Vajag viņu mazliet šitā pagriezt. Elisa, skaties, tad, kad tu redzēsi kaut ko tādu, pagaisi apturēšu. Nākamais mīfs ir tāds, ka... Elisa! Es iesprūdu. Nākamais mīfs ir tāds, ka redzat, šeit ir tāda neliela pistolīte, un ja viņai pastaigās apkārt, viņa parādīsies. Tagad, Elisa, lūdzu, dabū mani ārā. Labi, es pats pauze. Nākamais mīfs ir tāds, ka ja pa šeieni pasitīs, tad sāksies mūzika. Tūlītās es to pārbaudīšu. Stulbums nepareizās klavieres, ej uz nākamajām. Nākamais mīfs ir tāds, ka ja par šitām klavierēm pasitīs, viņas sāks darboties. Paklausieties! Un tās bija klavieres. Tagad mēs iesim uz pēdējo mīfu. Un pēdējais mīfs uz šodienu ir tāds, ka ja uzliks laiku šitam video, kaut ko uzrakstīs un abonēs kanālu, tad atnāks jauns video. Es domāju, ka to mīfu vajadzētu pārbaudīt jums, nevis man piekrīt, Elisa. Jā. Un tāpēc es jums teikšu visiem atā, bum 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 bum. Bum 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 bum.